Lūdzu. Labdien, labrīt visiem. Kā jūs redzat, mēs esam pie Dištenes ezera krasta mājas, kur ir renovēta. Mums tas sākums bija apmēram kopējais, kamēr mēs nonācām līdz mājas, kā teikt, renovācijas beigām, pagāja kādi 5 gadi. Kā teikt, pārliecināt visas dzīvokļu īpašnieks. Un, katrā ziņā mums tagad ir skaista ēka renovēta. No ārpuses, iekšpusē, protams, ir vispārējie elementi, silts un tam līdzīgi. Tā kā esam ļoti priecīgi par šādu, kad mūsu māja ir renovēta un tam līdzīgi. Tā kā Labrīt. Tātad es pārstāvu to, kas tieši realizēja šo projektu. Gatis man uzrunāja, pat cik viņš bija redzējis manas iepriekšējos projektus, un tā mēs arī vienojāmies. Kas šī mājā ir izdarīts? Kompleksā renovācija, ko visi zina. Pamati, pagraba griestis, sienas nosiltināts, bēniņi nosiltināti, nomainīts jumts, ar ko bija nedaudz problēmas, jo šī kārtā sākumā viņi mēģināja ielikt kā neattiecināmu izmaksu. Un pārbūvēt apkurs sistēmu, nomainīt visu ūdensvadu kanalizāciju un izbūvēt jaunu katlu māju. Tātad, kas ir savādāk kā mēs citur, šitā īstenībā pirmā māja, kur mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka ilgmūžības un vizuālā skata ziņā ir tomēr jāiet uz ventilējumu fasādi ar cementa šķiedras plāksnēm, kas ir nosiltināts, kur pēc tehniskām īpašībām nevajadzētu būt nekādām problēmām ar ilgmūžību vizuālajā ziņā. Tātad, kas vēl šeit ir? Šeit ir jaunas paudzes granulu katli ielikti, jo māja jau tad es piedāvāju kombinēto apkuri, katls un siltumsūknis, bet tajā laikā, kad projekts tika izstrādāts, tas vēl nebija tik populārs šis variants, un māja tomēr izvēlējās tās paliekošās vērtības, kas ir granulu katls. Bet ir uzstādīti granulu katli, kuriem apkopi praktiski nav vajadzīgi, un mēs viņus it kā apkalpojam, bet pa šito sezonu es tur, atklāt sakot, vienu reizi, laikam es ieradies, pārējais viss ir nodrošināts automātiski. Tātad izbūvēt ir viņiem arī individuālā apkurs sistēma, ko es uzskatu, ka principā, ja siltina māju un veic renovāciju, tad kaut ko citu izvēlēties ir diezgan slikts risinājums. Tātad ir horizontālā apkurs sistēma, kur katram ir savs skaitītājs. Katrā dzīvoklī, pat katrā istabā var uzlikt temperatūru, kādu vajag, un samaksāt tikai pa patērēto. Kāds ir samazinājums patēriņš? Patēriņa samazinājums ir tāds diezgan iespaidīgs. Tā kā es arī tur rēķināju, viņš ir. Es tā tikko te piemetu tos kopīgos ciparus, kad, tā kā man pagaida certifikātā bija tie 45 kWh uz kvadrātmetru, tāda arī ir apkurei, un pirms tam pēc certifikāta bija 130. Tātad tas ir tādos absolūtajos skaitļos. Naudā ir ļoti grūti pateikt, jo pirms tam bija kurināja ar diviem malkas katliem katrā mājas galā, un šeit ir tāds mans novērojums gadu gaitā, ka malka ir tāds jēdziens, kur var izstiept uz vienu vai otru pusi pēc vajadzības, cik vajag. Cits tur var nozakt viņu mežā, citam varbūt ir savs mežs, un cits pērk pa dārgu naudu kaut kur to malku, un pie tam viņai tā siltumspēja arī ir milzīgās robežās. Tā kā, ja tur ir atvests kubikmetrs malkas, un tev nav informācijas par viņu mitrumu un stāvokli, tad tur grūti pateikt, ko. Un arī cits to malku tāpat dabū, un tādēļ naudas ziņā ir
praktiski neiespējami pateikt. Bet, nu, katrā ziņā ir mājas, ir daudz noteikti vienkāršāk, paņemt, ielikt rēķinā ciparu par granulām, kurām ir tomēr šie rādītāji daudz maz konkrēti, nekā dzenāt cilvēks, kurš ir atvedis, kurš nav atvedis, un stāvēt klāt, vai viņš tiešām atvedis, vai viņš tikai stāst pasaka. Un kā jūtaties pašmājā? Nu, katrā ziņā komfortablāk noteikti, un, protams, sakārtotākā mājā ir kā teikt, nu, patīkamāk, labsajūta labāk, nu, tādā ziņā. Nu, tā kā, jā, nu, tas noteikti, kas mums ir vizuālais, pirmais, bet, protams, kad viss māja ir, nu, kā teikt, ir tas laika, kā teikt, 50 gadu mājai ir, un, protams, ka iepriekš, nu, nekas tāds apjomīgs nebija darīts, protams, jumts bija nepieciešams, tāpat, jā, arī viss ārējā fasāde un apkurs sistēma jau bija novecojusi, tā kā, jā, nu, viss mums ir sakārtots tagad, un ceram, ka uz gadiem daudziem būs, jā, mums tāda sakārtot, un viss būs patīkam dzīvot šeit, jā. Teiksim, ja pa patēriņiem runājas, tādas ciparas varētu piemest, kā mēs visi zinām, šogad janvārs, februārs bija netipiski mūsu apstākļiem ar zemām temperatūrām, tad uz šīm abām mājām kopā janvārī bija patērēts 7,5 tonnas granulu, uz abām mājām kopā, un februārī 7,3 tonnas, kas sastādīja naudas izteiksmē 70 centi pa kvadrātmetru janvārī un 68 februārī.